Es drīz saņemšos. Jo es neizslēdzu kamerā. Mēs pieņemam lēmumus, surfojot pie internetu, sežot pie datora. Un, lai pieņemtu lēmumu, mums loģiski ir vajadzīga kaut kāda informācija. Mēs ticam, ka labākā informācija, ko internetā mēs varam iegūt, ir vizuāli. Un tieši tādēļ mēs veidojam mūsu virtuālās tūres, lai parādītu vietu internetā tieši tāpatās, kā viņi izskatās reālajā vidē. Iedomājies, ka tu izvēlies viesnīcu, kuru nobukot, Hanoverē, piemēram, un pirms došanās uz to konkrēto viesnīcu tu vari viņu izstaigāt visas istabas, pastīties lobby, pastīties restorānu, iziet ārā dārzā un saprast, jā, šitā ir superīgākā vieta, kur man dzīvot. Un tu pieņem lēmumu, un tu esi pilnīgi pārliecināts, ka lēmums ir labs, jo tu viņu visu redzēji. Zini, kā frančūs smējās. Jaunā gada joks. Bet viens ir tas, ka mēs parādām pasauli tieši tādu, kā tā izskatās reālajā vidē. Otrs ir, kad mēs noturam cilvēku uzmanību. Jo virtuālā tūre ir interaktīva. Tu vari staigāt, tu vari pētīt pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Var izvēlēties, ko tu skatīsies, kas tev vairāk interesē. Tas rāda tādu spēles efektu. To parāda arī Google Analytics dati. Viena virtuālā tūre skatās 4,5 minūtes. Neviena cita multimēdija internetā neaplūko 4,5 minūtes vidēji. Jo bildes apskats laisies 3 sekundes, kamēr video skatās tikai minūti. Virtuālā tūre notur cilvēku uzmanību, pievelk un notur 4,5 minūtes. Bet cilvēki domā, ka virtuālā tūre tu ieliec mājaslapā, kaut kur noslēp un viņi tur darbojas. Bet īstenībā virtuālās tūres izvietošanas iespējas ir daudz plašākas. Tādēļ nāk... Tas bija labi, ne? Nē, es gribēju pateikt. Un izvietoja, un ir 5 galvenie punkti, kā izmantot virtuālo tūri internetā. Pirmais, mājaslapa. Novietot to centrālā sadaļā, lai cilvēks ienākot uzreiz var apskatīties, kas ir piedāvājums, ko mēs šeit saņemsim. Otrais, Facebooks, sociālajie tīkli. Mums ir speciāla aplikācija Facebookam, kas ļauj virtuālo tūru novietot uz konkrētā uzņēmuma Facebook lapas sienas. Tad ziņā nav jāspiež link, nav neko jālākā. Mēs aizjām uz Facebook lapu, mēs visu uzreiz redzam. Trešā iespēja sūtīt e-pastos, kā to dara mūsu nekustamā īpašuma klienti. Ir pieprasījums, varbūt ir kāds jauns piedāvājums centrā. Uzreiz tiek nosūtīts klientam pretī linki ar konkrētiem dzīvokļiem, kurus var apskatīties, kuri šobrīd ir pārdošanā centrā. Tādā ziņā ļoti ērta komunikācija, ļoti ērti apmainīties ar informāciju un nav lieki jātērē laiks. Ceturtā iespēja – reklāmas portāli. Mums ir speciāls sadaļas visos Latvijas lielākajos turismu portālos. Piemēram, apskatiet Visit Latviju. Šeit ir speciāla sadaļa, skats kā 360. Un līdz ar to, ja turismu uzņēmums Latvijā ir izveidojis savu virtuālo prezentāciju, tad mēs viņu šeit pievienojam klāt, lai katrs portāla apmeklētājs, izlasot aprakstu, apskatot, kur tas atrodas un palasot vēl portālu, citu informāciju varētu arī reāli portālā uz vietas izstaigāt šo konkrēto viesnamu. Pieņemsim. Un 5. izstādes. Izstādēs prezentēt sevi, piemēram, kā šeit parādīts, uz touchscreen ekrāna. Mums ir gatavs materiāls, kas ir mūsu piedāvājums, braucam uz izstādi un rādam sev. Viss ļoti vienkārši. Tieši tādēļ tas ir tik izcils vietas pārdošanas risinājums. Skats.lv pārdod ar vizualizāciju.